Kinoteātris Rīga nesen atgūs savu vēsturisko nosaukumu Splendid Palace. Vai nosaukuma maiņa palīdzēs kinoteātrim atgūt arī aizgājušo gadus posmi un kļūt par rīcnieku iecienītu kino skatīšanās vietu? Labvakar! Jau otro nedēļu Simgram kultūras tieks ar jums jaunā raidlaikā 7:00 tiešraidē, un tas nozīmē arī to, ka tiešraides laikā varat sūtīt arī savus jautājumus mums uz e-pastu simsgakultūras@ltv.lv, un raidījuma laikā iespējams radīsim atbildi arī uz tiem. Šodien mūsu kultūras dzīves aktualitāte numuru 1 jauna kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende. Ceru, ka tuvākajā laikā viņa būs arī Simgram kultūras viešņa. Šodien raidījumā mēs gribējām runāt par vēsturi. Kinoteātra Splendid Palace, vēl pavisam nesen Kino Rīga vēsturi, arhitektūru. Bet, ja runā par arhitektūru, jārunā arī par saturu. Ja jārunā par saturu, savukārt jārunā arī par kinoteātra tagadni un par nākotni. Par to pēc brīža runāsim ar arhitektu Ievu Zībārti un kinoproducentu Gintu Grūbi. Bet sāksim tiešām ar stāstu par kinoteātra vēsturi, kādu ļoti personīgu stāstu. Uz kādu kinoteātri jūs visbiežāk ejat Rīgā? Uz Forum Cinema, jo viņš ir populārākais. Tev Kino Rīga vai Splendid Palace, kā tagad sauc, esat bijuši? Nē, es vispār esmu laiks. Arī Kino Rīgā es esmu bijis, un tajā arī. Jā, es arī esmu bijis, bet kad man bija kaut kādi 10 gadi. Interjers skaists, veicina filmu skatīšanos. Jā. Labāks kā daži citi ķinīši, jo, piemēram, tur šad tad rāda kultūras zelta fonda filmas un tā tālāk. Tā tad nav tikai pēdējie šedevri. Tā nav tikai kastīte, tur ir dizains, tur ir arhitektūra, skaisti ļoti. Un žēl, ka viņi pārsauc iepriekšējā nosaukumā savu kino, tāpēc, ka es neesmu tik vecs, šis nosaukums neko neizsaka. Iespējams, ka padomju laikos dzimušai un skolotai paudzei Splendid Palace tiešām neizsaka to pašu, ko mūsu vecmāmiņām. Lielākais, krāšņākais, modernākais un dārgākais Rīgas kinoteātris, atklāts 1923. gada 30. decembrī. Un, kas svarīgi, pirmā brīvstāvošā ēka Latvijā, kas nevis pielāgota kustīgo bilžu izrādīšanai, bet kuru arhitekts Kārlis Fridriks Skujiņš projektējis un būvējis tikai un vienīgi kā kino izrādīšanas vietu. Ļoti personisks atmiņas ar kinoteātru saistās arī kinozinātniekam Agrim Redovičam, kuram Kino Rīga strādājusi mamma. Tiesa, pirmie kino iespaidi nebūtu nav par filmām, kas liekureiz atgādina, kāda nozīme kultūras biznesā ir papildus servisam. Tur bija baigi labā kafija un kūks otrās stāvā. Izrādās, vēl līdz 60. gadiem kinoteātrī darbojies šodienas Rīgā absolūti izzudis kino kultūras fenomens – kino orķestris. Pirms seansa minūte 40 apakšējā koncerta zālē izklaidēja publika. 90. gados Agrim Redovičam, pateicoties tādam padomju iekārtas servisam kā adresu galdi, izdevās atrast tolaik noklusētā un jau aizmirstā Splendid Palace dibinātāja Vasilija Jemeļjānova meitu Tatjānu. Vienistabas dzīvoklis standarta mājā pie Botaniskā dārza, un durvis atvēra tāda kundzīta treniņa tērpā, tāda noplukušā treniņa tērpā, jā, un tā. Jā, viņi ir Tatjāna, jā, un bija ļoti pārsteigti, ka viņi ir atraduši, bet, tā kā mēs izteicām, ka mēs no kino muzeja un gribētu ar viņu pārunāties, tad viņi atvērās tā. Pēterburgas apkārtnē trūcīgā ģimenē dzimušā krievu puiša, vēlāk Latvijas pavalstnieka uzņēmēja Vasilija Jemeļjānova liktenis ir tāds pats kā tūkstošiem latviešu. Padomju varu viņu kopā ar ģimeni deportē. Splendid Palace dibinātājs Vasilijs Jemeļjānovs mirst izsūtījumā 68 gadu vecumā. Meitai Tatjanai viņš teicis, kad manis vairs nebūs, jums paliks kinoteātris. Padomju režīms, protams, lēma citādi. Es nomirušu nabadzīga, bet lepna, Agrim Redovičam teikusi Greznā kinoteātra mantiniece. Man Tatjana žēl tajā ziņā, ka viņi nepiedzīvoja tādu īsti tādu, kādreizējā atgriešanos šeit kā saimniece, bet vismaz viņi piedzīvoja to, ka par viņu interesējās kā par savu tēvu meitu. Padomju gados Kino Rīga apzināti vai neapzināti daudziem rīdzniekiem bija arī nacionālās identitātes saliņa. Drusku paplukušas, bet ar eļļas krāsu neaizkrāsotas brīvvalsts greznības paliekas un regulāras latviešu filmu pirmizrādes.
tie bija tādi notikumi, jā. Ko es atceros, būtu Vēņa pirmizrāde, kad tas bija tā Gāziņa apkārt, un tad tā bija prestiži iekļūt, būt klātā notikumā. 60. gadu beigās notiek blakus esošā kinoteātra Spartaks rekonstrukcija, kurā akceptē arhitektes Martas Staņas projektu. Autori bija paredzējusi stiklotu galeriju, kas neaizsegtu skatu uz Kino Rīga ieejas daļu. Diemžēl padomju realitātē viss notiek negluži tā, kā iecerēts. Staņas projektu vēlāk papildināja arhitekts Georgs Mints. Arhitekti brēc kā traki, tas ir Martas Staņas meistardarbs. Ja Martai Staņai ir izcili darbi, tad šī varētu teikt, ka viņas radoši neveiksmi, jo tie materiāli, no kuriem viņi bija iecerējis taisīt caurspīdīgo eju, tie Padomju Savienībā nestrādāja. Un viņi tagad apsties, kāda ir melns tunels aizbūvēts, pilnīgi pornogrāfija. Mēs ieskatījāmies Kino Rīga, kas pirms mēneša pārdēvēts ar Splendid Palace īstajā vēstures kursā, un tiešām vienmēr runājot par šo kinoteātri, nekad neapiet tēmu par bijušā kinoteātra Spartaks, tagad Klondajka ēku, kas aizsedz ieeju kinotī. Šodien mēs, izmantojot tiešraides iespējas, uzdosim jums interaktīvu aptaujas jautājumu, ko jūs domājat, kas būtu jādara ar bijušo kinoteātra Spartaks ēku. Tā būtu jānojauc, jo tā aizsedz ieeju kinoteātrī. Tā būtu jāsaglabā, jo tā tomēr ir sava laika vēstures piemineklis. Vai šī ēka būtu jārekonstruē atbilstoši arhitektes Martas Staņas sākotnēji iecerēja? Bet Simgam kultūras studijā šodien arhitekte un kultūras pasākumu kuratori Ieva Sībārte un kinoproducents Gins Krūbla. Vakar. Ieva, tad pirmais jautājums tev kā arhitektei. Tiešām šī neapējamā tēma, ko darīt ar Spartaku, ar tagadējo Klondajku, tavuprāt? Tās vēlmes noteikti ir jāsaskaņo ar iespējām, jo ir ļoti daudz piemēri, kur pasaulē pēckara arhitektūra ir izcili atjaunota. Arī tāda, kas savulaik 80. un 90. gados ir bijusi pārbūvēta, sabojāta un faktiski nolēmta nojaukšanai. Bet gan dēļ īpašnieku vēlmes, gan varbūt kaut kādas tādas sabiedrības intereses un augstas kultūra vēsturiskās nozīmes ir nolēmtas atjaunot un rasti līdzekļi, un tas izdarīts. Jo Spartaks, es to saucu par Spartaku, gan šobrīd tā ir Klondajka, ir vēstures piemineklis, lai cik tas nebūtu dīvaini, un iekšā tur ir tā kā spēļu zāle. Es atceros, ka es savulaik strādāju televīzijā un veidoju ar arhitektu Jānu Lejnieku sižetu par to, kas Rīgā būtu nojaucams. Un Lejnieks toreiz aizstāvēja, ka nekādā gadījumā Spartaku nedrīkst nojaukt kaut vai šī praktiskā iemesla dēļ, tad, kad cilvēki iet uz kinoteātri. Viņi var paslēpties zem tā jumtiņa, un viņiem nelīst virsū lietus. Un es domāju, ka tas ir sava veida rituāls, ko šis Staņas projekts spēlē par labu šim te kinoteātrim Rīga vai šim te Splendid Palace, kā tas tagad sauc. Jā, komentārs ir lielisks, jo jautājums, kas būs vietā, ja nojauks? Vai šī te... Atsakta Kino Rīga vēsturiskā fasāde. Atsakta vēsturiskā fasāde, bet vai būs radīta vide, kur cilvēki grib uzturēties un sēdēt, kā tas viss izskatīsies, vai par to ir domāts? Es arī domāju, labāk uzcelsim koncertu zāli vai vēl kaut ko un nesāksim te jaukt nost, jo tad mēs aiziesim ļoti tālu šajā procesā. Sāksim jaukt nost finanšu ministriju, jo tā ir autoritārā būvniecība 30. gadu. Mēs varam aiziet ļoti tālu. Šeit tomēr ir mazliet cits gadījums, protams, jaukt. Mēs vēl neko netaisamies, bet es domāju, diskutēt par to, jo mēs varam sākt saulaicīgi, un šodien uzzināsim arī skatītāju viedokli. Bet kā jūs vispār vērtējat, kā ir izdevusies Kino Rīga Splendid Palace? Tagad arī man nav pierasts šis jaunais nosaukums, rekonstrukcija. Piemēram, arī uzraksts vēsturiskais Splendid Palace, viņš nav virs ieejas kinoteātrī, viņš ir tā kā, tāds pie sienas, diezgan neitrāls, bezpersonisks varbūt. Arī jaunie tie reklāmas stendi, kas ir izvietoti pie kinoteātra ieejas. Ieva. Man nesen bija iespēja noklausīties vienu labu ārvalstu speciālistu marketinga lekciju par muzejiem un kultūras iestādēm. Un tur bija ļoti tāds spēcīgs arguments, ka viens no pirmajiem līdzekļiem ir pati ēka, un tad ir viss pārējais. Un tad, man liekas, ļoti jāskatās, kā tas notiek, jo ēka, es uzskatu, ir atjaunot ļoti labi, restaurācija ir brīnišķīga, un tas tiešām ir skaists kinoteātris, kurā ir patīkami uzturēties. Jaunais uzraksts man neliekās tik veiksmīgs. Man nav iebildumi pret vecā nosaukuma atjaunošanu. Kaut gan man nebija arī iebildumi pret kinoteātri Rīga, Kino Rīga.
Tur var ļoti daudz diskutēt. Es nedomāju, ka ir veiksmīgs pašlaik tas. Pirms laika sociālajos mēdījos un presē arī bija ūdens viļņošana par mākslinieku, kas bija strādājis ilgus gadus. Ir tā, ka, kad mainās politiskā sistēma, pirmais, ko mēs darām, aizkrāsojam ielu nosaukumus, domājot, ka mainīsies visa politiskā sistēma momentā. Būs aizkrāsosim to krievu vai vācu vai jebkādu šo te uzrakstu, un mūsu politiskā sistēma izmainīsies. Nenotiek tā. Tur redz, ka mēs vēl tagad neesam viņu līdz galam izmainījuši. Un tas pats, man liekas, notiek arī ar šādu veidu nosaukumiem. Tas ir tikai tāds semiotisks akts, kur mēs pēkšņi pārdevējam kinoteātri Rīga it kā viņa vēsturiskajā nosaukumā, domājot, ka mēs tādā veidā atgriezīsimies 23. gadā vai 30. Bet tas nenotiks. Mēs dzīvojam citā laikā, un tur, man liekas, no tā arī radīsies problēmas. Cik varēns būs šis uzraksts, tas vēl neko nenozīmē. Un tas, cik viņš tur skaists, par to gan es neņemos spriest. Bet kas, man liekas, ir žēl, kas bija laikmeta zīme un kas bija būtiska zīme, tad cits jautājums var patikt, tas kičs var nepatikt, bet tās Arta Kokneviča gleznotie kinoplakāti, man liekas, bija kaut kas tik ļoti neparasts, dīvains un Rīgai tipisks, kur, man liekas, tik skaistu Katrīnu Denēvu diez vai kāds cits vispār pasaulē jau, kur ir uzgleznojis, kā tas izdevās Koknevičam, un ka tam nav atrasta vieta pēc šīs rekonstrukcijas, tas gan ir žēl, ka mēs šādā veidā atsakamies no varbūt komiskām, varbūt apšaubāmām lietām, bet kuras ir kļuvušas par pilsētas seju un zīmi, un tas man šķiet ir, Tas ir tas trūkums, kas iezīmējās. Jā, tādēļ arī raidījuma sākumā es teicu, gribējām runāt par pagātni un sapratām, ka nekur, ka mēs neizbēgsim arī ne no tās tagadnes un līdz ar to ne no kinoteātra nākotnes. Un Splendid Palace nenoliedzami bija zīmols pirmajā Latvijas brīvvalstī, Kino Rīgā arī bija zīmols Padomju Latvijā. Par kādu zīmolu izveidosies tagadējais kinoteātris, vai tas izveidosies. Par to mūsu nākošais sižets par kinoteātra saturisko piepildījumu. Es atgādinu arī skatītājiem, ka varat sūtīt arī mums uz tiešraidi savus jautājumus par Kino Splendid Palace. Rīgas vēsturiskais kinoteātris Splendid Palace jau 2 gadus atrodas pilsētas pašvaldības sijā Rīgas nama īpašumā. Kopā ar Kongresa namu, Melngalvi namu un Rīgas mākslas telpu tas ir Rīgas namu izveidotā pasākuma centra sastāvdaļa. Kinoteātris ir rekonstruēts, izkārpījies no parādiem un šobrīd strādājot ar nelielu peļņu. Tas tiek izīrēts korporatīvajiem pasākumiem, te notiek izrādes, šovi, operas un baleta tiešraides, un te vēl joprojām rāda filmas. Mēs apsaimniekojam, uzturam, remontējam viņu, izīrējam, un 2 gadus atpakaļ, kad kultūras aģentūra tika likvidēta, tad arī tika Rīgas namiem uzdots veikt šo kultūras funkciju. Principā mēs to esam pārņēmuši un mēģinām veidot. Nav jau nekādas vainas ne teātra izrādēm, ne koncertiem, ne šoviem, kas notiek kinoteātrī Rīga. Man tikai ļoti žēl, ka tādu pasākumu centru, kā viņš tagad tiek saukts, pasākumu centru, Rīgā ir pietiekami daudz un balladījums pat vēl atvērās. Var sakot, viņi arī nāk klāt. Bet tādu kinoteātru, kur var izrādīt šādu labu kino, mums tiešām nav un būtu ļoti žēl, ka viens pēdējais bastions un tad mums palika viens pats kā suns ar 100 vietām. Kino izrādīšanas funkcijas saglabāšanu vēsturiskajā kinoteātrā ēkā par būtiskāko atzīst visi aptaujātie eksperti. Diemžēl šoruden, aizbildinoties ar telpu īres augstajām cenām, Kino Rīga pret Kino Citadeli nomaina Kinoforums Arsenāls. Arī pašmāja producenti arvien biežāk izvēlas savas filmas pirmizrādīt daudzzaļu kinoteātrī. Iemesli tur esot vairāk skatītāju. Ir aizmirsts, kad var iet uz kino, jo ir ļoti daudz informācijas, filmas var skatīties internetā, un ļoti bieži mums nāks dzirdēt un lasīt, kur tad var redzēt Latvijas kino, kur var redzēt labu Eiropas kino, un tad, kad to kino rāda, tad zāles bieži vien ir tukšas. Kinoteātrī Rīgas skatītājs nekad nezina, ko viņš dabūs. Tad, ja šie cilvēki varētu mierīgi kādu laiku šo programmu veidot, tad viņi arī skatītāji pieredzinātu, skatītājs saprastu, ko viņš tur var sagaidīt, arvien vairāk būtu tādu cilvēku, kas to grib redzēt, un tad viss vienkārši, manuprāt, nostātos savās vietās. Ieradumi veidojās tikai tad, ja kaut kas notiek regulāri, blokveidīgi un ļoti skaidri nodefinēti. Viņi nesaprot, cik elastīgiem vajadzētu būt šāda kino izrādīšanas situācijās. Ka tas nav tā, ka tu sarēķini, tu ieliec šitik te
filmas nopirkšanai, tu dabūsi atpakaļ šitik daudz biļešu, ja kā moliņš. Viņš vienkārši mehāniski pareizina zāles vietu skaitu, viņš zina, cik viņš dabūs atpakaļ. Tad tu nekad nevari zināt, vai tev atnāks 15 cilvēki, vai tev būs pārbāzta zāle. Mēs nesaņemam nekādas dotācijas praktiski. Ja? Rīgas nami arī veic šīs funkcijas par savu naudu. Mēs pelnam naudu kasijā, un mēs arī to ieliekam kultūrā, jo kultūra pat par sevi mākslu, viņa kaut ko nes atpakaļ, kādu ieņēmumu, bet, protams, viņi ir jādotē. Taču ne jau tikai filmu izrādīšana ķeksīšu pēc, bet skaidri noformulēta kinoteātra vīzija, kvalitatīvi atšķirīgs un regulārs kinoteātra saturiskais piedāvājums ir būtiski, lai saglabātu vai varbūt jaunradītu Splendid Palace zīmolu. Kinoteātra niša, tā būtu to darīt un ļoti personiski uzrunāt skatītāju, kādēļ viņam ir jāiet tieši uz Kinoteātru Rīga un kas ir tas, ko viņi piedāvā, jo šobrīd tas tā nav īsti skaidrs. Es domāju, ka šeit ir pietiekami skaistas, labas telpas, lai cilvēki gribētu atnākt, lai satiktos, runātu par lietām, tur arī noteikti dzimtu idejas. Iespējams, kad ir jānāk kopā kino jomu cilvēkiem, citu jomu cilvēkiem, to ir jārunā. Kino jomu un citu jomu cilvēku šobrīd ir sanākuši kopā Singram kultūras studijā. Runājam par kinoteātru Splendid Palace, par tā saturisko piepildījumu. Es aicinu arī jūs izteikt savas domas mūsu interaktīvā aptaujā, kas jūsuprāt būtu jādara ar bijušo kinoteātru Spartaks sēku, kā arī sūtīt savus jautājumus uz e-pastu, kas šobrīd redzams ekrānā. Bet runājot par kino Rīgā vai Splendid Palace saturisko piepildījumu, Ieva, tavs viedoklis, kāds šobrīd ir tas piedāvājums, vai kino uzrunā savu skatītāju? Es domāju, ka kinoteātrim Rīga vai Splendid Palace ir jāaizmirst par to, ka tur varētu rādīt tikai kino, jo es tā mēģināju atcerēties. To viņš ļoti labi atcerās. Viņš arī izīrē un rāda šovus, un tur ir korporatīvie pasākumi. Jā, bet par tiem īsti neko nezināju, jo, ja es tā padomāju, ko es esmu apmeklējusi pēdējo reizi, un sanāca, ka tā ir koncerta filma Vaitstraips, un otrs pasākums bija Peča Kuča vakars, kur arhitekti un dizaineri stāstīja kinoteātrī. Jā, kinoteātrī. Un tie bija ļoti labi apmeklēti pasākumi. Es labprāt ietu vēl. Man liekas, ļoti lieliska vieta konferencēm, dažādām lekcijām un cita veida skatīšanās un klausīšanās sarīkojumiem. Es gan negribētu būt snobisks, bet man liekas, ka visas tās teātra izrādes, ko tur rāda, lai atpelnītu šīs telpas, tās nebūtu nav tās izrādes, uz kurām es vēlētos iet. Ir vienkārši tādi balagāni, un tā būtu ļoti slikta tendence, ja šīs telpas iemantotu šī balagāna statusu un aiziet prom no tās funkcijas, kas ir kā šajā kinoteātrī sākotnēji ir ielikts. Jo man liekas, tā būtiskākā problēma ir, ja Rīga 2014. Gadā ir sevi pieteikusi kā Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad atrast, radīt vietu, kas likvidētu ļoti būtiskus trūkumus kino demonstrēšanas jomā Latvijā. Mums nav cinematēkas. Mums pastāv risks, ka izaug paudze, kura būs ļoti neizglītota kinematogrāfijā. Mums ir ļoti maz retrospektīvas, ir tikai reizi gadā šajos te festivālos, un, manuprāt, kinoteātrs Rīga vai Splendid Palace varētu būt tā vieta, kas veidotos par šādu te būtisku kultūras centru. Otrkārt, jebkurā Eiropas galvaspilsētā arthouse kinoteātri ir tās kultūras iestādes, kuras uztur pašvaldību. Un te runa par kaut kādu atpelnīšanos, ir pilnīgi bezjēdzīgi. Bet tas nozīmē, ka jāmaina kinoteātra status, jo šobrīd tas ir Stijā, kuram tiešām ir uzdevums, arī pelnīt. Būtiska problēma. Liekas, ka tā ir kaut kāda politiska kļūda, ka tas tika atdots Rīgas namiem, kuru funkcija ir pārvaldīt nekustamos īpašumus un, kā viņu mājaslapā rakstīts, kā arī rūpēties par kultūras procesu nodrošināšanu Melgāju namā un arī šajā te kinoteātrī. Tas, man liekas, iezīmē tādu būtisku nelaimi Latvijā, ka valsts kultūras institūcijas vai valsts nespēja sadarboties ar pašvaldību un kopā radīt kaut kādu ļoti būtisku kultūras centru, kas ir dzīvs un funkcionē, par kuru apmeklē gan jauni cilvēki, gan arī tie, kuriem nāk skatīties šīs filmas. Kino institūcijas vai kultūras institūcijas šajā situācijā nav pārāk neaktīvas un kuslas, neejot ar saviem priekšlikumiem, ar savām idejām, jo, kā izteicās Rīgas nama pārstāvis Almerkungs, ka viņi ir atvērti idejām. Jā, bet tam ir jābūt politiskam aktam. Tas,
tas, ka tur iesniegs idejas. Mēs jau pagājušajā gadā šo jautājumu sākām runāt Saeimā, kad kino pārstāvi bija izsaukti uz Saeimas izglītības kultūras komisijas sēdi, tad visi deputāti māja ar galvu piekrita mums un pierakstīja šos ieteikumus, ka kaut ko vajag domāt šajā virzienā, bet tāds arī beidzās. Tagad jauna Saeima, jauna kultūras ministrs. Tas viņai varētu būt pirmais uzdevums, ko viņi varētu risināt. Kā tu skaties uz to, cik samērojams ir šī mūžīgā dilemma māksla, kultūra, tai pašā laikā vēlme, vajadzība kaut ko pelnīt, jo nav noslēpums, ka pirms tam kinoteātrim bija parādi, tur reizēm nebija pieslēgta apkūre un, protams, arī nebija patīkami to apmeklēt. Es domāju, ka ļoti daudzas funkcijas var sadzīvot un nemaz nenomācot to kino izrādīšanas funkciju, tās pašas kafejnīcas un restorāni pie kultūras iestādēm. Viņas ir tik neattīstītas pie mums, ka tas vēl joprojām ir tāds ļoti labs lauks, kurā kultūras iestādes varētu sevi attīstīt, lai piesaistītu apmeklētājus. Bet arī saglabājot šo auru tēlu vai veidojot vienu konkrētu zīmolu. Bet to ir iespējams darīt, ja nav, nevienmēr ir jāizposta tas tēls vai arhitektūra vai kaut kas, to var ļoti kompleksi atrisināt, un tādu pasaulē, piemēram, diezgan daudz. Gint, tavas studijas producētajām filmām arī šķiet vairākām drīz būs pirmizrādes. Vai tu dosies arī, kā teica Kristīna Matīs, pie Amoliņa uz kino Citadeli? Tas ir tikai normāli, ka mēs dodam izvēles iespējas producentiem savas filmas demonstrēt. Jā, tāpēc es jautāju, kāda būs tava izvēle. Tas, kas ir Fórum Cinemā vai šāda te multiplex kinoteātra priekšrocība, ka tur skatītājs nonāk nejauši. Viņš aiziet, viņš nezina, ko viņš ies skatīties uz kinoteātri Splendid Palace. Pirmoreiz izrunāju pareizi. Viņš iet apzināti, viņš zina konkrēti, ko viņš tur iet skatīties. Un tur ir tā būtiskā nelaime. Ja mums ir Nacionālā opera, Nacionālais teātris, tad kāpēc šis kinoteātris nevarētu būt arī par šādu te vietu, kas ir domāta nacionālam kinematogrāfam? Man, piemēram, ļoti patīk Berlīnē viens konkrēts kinoteātris, kurš ir pašvaldības uzturēts un kur es gadiem zinu, ka katru dienu 3:00 šajā kinoteātrī rāda Vima Venders filmu Debesis pār Berlīni. Kāpēc šeit nevarētu būt tas pats un rādīt baltos zvaniņus, piemēram, katru dienu konkrētā laikā, vai šo te latviešu poetiskā dokumentālā kino klasiku, par ko ir izaugusi vesela paudze, kur par to neko nezina. Tur ir daudz un dažādi ceļi. Jā, pirmkārt ideja, otrkārt regularitāte, treškārt mums ir jāapkopo mūsu aptaujas rezultāti, ko mūsu skatītāji domā par kinoteātra Spartaks iespējamo nākotni. 72% zvanītāji domā, ka tomēr būtu Spartaks jānojauc, lai tiktu atsekta vēsturiskā fasāde. Ko tad? Saeima arī jāatlaiž. Mēs vienu kultūras pieminekli tā kā prioritēsim, un otru mums nāksies zaudēt. Bet, kā jau mēs sarunā noskaidrojam, neviens rīt netaisās nojaukt kinoteātra Spartaks, un droši vien diskusija ir vislabākā sarunas fóruma, iespējams gan par kinoteātru Spartakas, gan Splendid Palace nākotni. Es ceru, ka tā turpināsies. Paldies, ka bijāt šodien studijā.